Sveiciens, mīļie gaismas ceļa gājēji! Sveiciens no Marijas Magdalēnas! Esam tikko atgriezušies no ļoti īpaša, spēcinoša sakrāla brauciena pa grāla kausa meklējumu ceļu. Daudz jaunu atziņu, pieredžu, piedzīvojumu un arī atklāsmi un garīgā spēka. Un ar to visu esmu gatava dalīties jaunajā ciklā ar 4 nodarbībām Marijas Magdalēnas laiks. Jā, daudz kur rakstu runā par Mariju Magdalēnu. Un šis viņas ceļš, protams, ir tāds mistērija ceļš. Mēs jau arī nekad neuzzināsim līdz galam, kāds tas ir bijis. Bet no savas pieredzes var dalīties, ja es jau eju kopā ar Mariju Magdalēnu gadus 10 no tā mirkļa Izrēlā, kad viņu satiku Jeruzalēmā, protams, esot Kristus dzīvajā gaismā, sajūtu šo viņas īpašo aicinājumu, un no tā brīža esmu ar viņu kopā. Daudz lūkšanas ir pierakstīts, arī top grāmata Marijas Magdalēnas vārti, ko viņa pati diktē ik pa laikam. Un, man liekas, tas būtiskākais tieši ir iedot to garīgo atspērienu punktu, ko mēs varam iegūt no Marijas no Magdalas, no šīs īpašās sievietes, kur nes sevī dzīvo Kristus gaismu. Un, ja viņa to nes šo dzīvo Kristus gaismu, līdz ar to viņa var to nodot katram cilvēkam, katrai sievietei, katram vīrietim. Un caur sievieti atzīmes pasaule. Jā, tāpēc arī ir radies šis 4 nodarbību kurs, kur mēs pieskarsimies 4 ļoti svarīgām savas esības platformām. Un tas ir dvēseles stāsts. Jā, jo, ja mēs esam savā dvēseles plūsmā, daudz kļūst skaidrāk, saprotamāk, redzamāk, uzdrīkstošāk. Jā, jo dvēselē vienmēr aicina pacelties spārnos. Jā, tā tad iegūt vieglumu. 2. nodarbība ir gara spēks. Jā, lai mēs to vieglumu, jā, to garīgo vieglumu sevī varētu noturēt, jā, arī tādu sievišķīgu plūstamību, maigumu, to palīdz izdarīt gara spēks. Jā, un caur Mariju Magdalēnu un arī caur daudzām pieredzēm, ko mēs ieguvām šī braucienā, mēs varam to mācīties. Jā, tas arī ir Marijas Magdalēnas sekotāju katāru gara spēks, ko nodošu caur sevi. 3. nodarbība tā ir sievišķā un vīrišķā satikšanās. Atkal no jauna šis process ir tikpat dziļš un mūžīgs, kā katrs no mums satikties sevī ar tumsu gaismu, dienu, nakti, ar došanu un ņemšanu. Tas viss nāk caur viņiem. Caur Mariju Magdalēnu un caur dzīvo Kristu. Cik ļoti viņi ir klātesoši šobrīd. Es ceru, ka jūs sajūtat nodot to Kristus gaismas un Marijas Magdalēnas mīlestību. Ja mēs esam šajā laukā, ja un šis lauks pavadīs mūs visas šīs 4 tikšanās reizes, kas būs gan klātienē, gan online tiešraidē, un visas nodarbības tiks ierakstīts, jūs varēsiet viņas skatīties.
Ja, un 4. noslēdzošā tikšanās ir par grālu kausu. Mums bija iespēja būt iekšienē grāla kausa iekšpusē, ja tā var teikt. Tas bija Monsigūra cietoksnis, pēdējā katāru vieta, kur viņi arī visi aizgāja bojā brīvprātīgi, bet palika uzticīgi gaismai. Un tajā ir tāds tik milzīgs spēks. Mēs tur ielikām kristālu, un lai šī vieta starotu visai pasaulē, katram no mums. Jā, tā tad būtu iekšpusē grāla kausam atvērt sevī šo grālu, piepildīt to ar pašu labāko, ko dod mums dzīve šeit uz zemes. Paldies, ka klausāties. Pateicībā, ka sadzirdējāt, mīlestībā, ja pievienojaties. Tiekamies 15. maijā, 1. nodarbībā. Mūsu gaismas centrā Eņģeļa pasaule. Ar tiešraidi, ar ierakstu un Telegram grupu jau ir izveidot. Visa informācija ir zem šī ieraksta. Lai top. Lai miers un mīlestība uz planētas Zeme. Esam.